Labvakar, darbie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Īsi raksturot to, kas notiek frontes līnijā, pie Harkivas viss ir apstājies, jo izskatās tā, ka abas divas puses ir vienādas savos spēkos. Ukraiņiem ir vairāk karavīru, Krievijas pusē ir vairāk tehnisko līdzekļu un ir spēcīgāka uguns jauda, tad neviena no otra puse tikt uz priekšu nevar. Pie Doņetskavas gan kustība turpinās un, diemžēl, ne tajā virzienā, kurā mums gribētos. Un kā ilustrāciju kaujām pie Doņetskas, man liekas, ka šeit tas ir Umaņski virziens. Te mēs redzam, ka Ukrainas armijas prettanku vienība iznīcina Krievijas tanku. Bet viss pēc kārtas sākam ar apšaudēm. Svarīgākā apšaude Krievijas teritorijā ir uzbrukums Novošahtinskam, atkal uzbrukums ar droniem, atkal tā ir naftas pārstrādes rūpnīca. Un, kā jūs redzat no video, deg pietiekoši labi, bet īpaši svarīgi ir šī lieta, kura deg. Un kā tiek ziņots, tad tas deg tieši naftas pārstrādes rajons, naftas pārstrādes cehs, kur tad arī no naftas nafta tiek pārstrādāta degvielā. Un ja agrāk mēs atceramies, ka pamatā triecieni bija pa glabātuvēm, gan naftas, gan degvielas, tad šoreiz trieciens ir tieši pa vissvarīgāko šī kompleksa elementu. Un, ja es nemaldos, jau kādu pusgadu atpakaļ, kad Ukrainas puse tikai sāka savu kampaņu dažādu naftas pārstrādes rūpnīcu apšaudei Krievijas teritorijā, es tieši teicu, ka šīs ir tas vājākais posms, pa kuru tad arī vajag trāpīt, jo tas dos maksimālo efektu. Vismaz šeit mēs redzam, ka tieši to Ukrainas armija ir izdarījusi. Patiesībā, ja pavisam taisnīgi runāt, šīs ir vienkārši šīs naftas pārstrādes skats no Google Maps paņemtais, bet tie nav reāli trāpījumi, tikai ir ziņots, ka trāpīt šajā vietā, bet, kā mēs zinām, agrāk vai vēlāk mums parādīsies pierādījumi, tad mēs zināsim 100%. Ja runā par Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu apšaudi, tad ir parādījusi tāda interesanta karte Ukrainas, vienā no Ukrainas avotiem, kur tad mēs redzam, kur atrodas Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas, kurām tika uzbrukts kāds efekts. Un te ir viens tāds ļoti interesants atzīmēts attālums, 5000 km, kas ir interesants pats pa sevi. Un visdrīzāk šajā raidījumā es nevarēšu visu to izstāstīt, bet kādā no lielākiem raidījumiem, iespējams TV24, es tieši pastāstīšu, ko tas varētu nozīmēt un kādā veidā Ukrainas spēki varētu reāli ietekmēt naftas pārstrādes uzņēmumus Krievijas teritorijā visā dziļumā. Tagad Ukrainas ziemeļi, pareizāk sakot, Krievijas dienvidi jāsaka, ko mēs redzam šeit. Mēs redzam 101 video, kur ir tanki brauc, pārvietojās kolonāru personāla sastāvu un ekipējumu un tā tālāk un tam līdzīgi. Ļoti daudz šādu video, bet ko mēs šeit neredzam? Mēs neredzam tos magiskos 300 000 karavīru, kurus tad mums visi ir apsolījuši. Un kuru nav, un kuras tehnikas nav. Tehnika izskatās tā, ka laikam tomēr ir. Ja tikai tas nav viens un tas pats ešelons, kuru ir 100 reizes nofilmējuši, kas, es domāju, ka tas neatbilst patiesībai. Tie ir dažādi ešeloni, mēs redzam, viņi dažādi konfigurēti ar dažādu tehniku. Bet mēs neredzam nekādu būtisku Krievijas armijas vienību koncentrāciju tā pašā Harkiva virzienā, jo tur karo ļoti, ļoti neliela Krievijas armijas vienība. Ko šī ešeloni varētu nozīmēt un kā vispār tas ietekmēs visu operāciju, to es jums pastāstīšu tad, kad mēs nonāksim līdz Harkivas slaidiem, bet mēs redzam, ka Krievija arī šeit koncentrē savus spēkus. Tā, virzamies tālāk, pierodiet, tagad mums ir Hersona. Jā, Hersona ir interesantas divas lietas ir notikušas. Viena ir notikuši pie Antoņivkas tilta, un otra Krievijas uguns koncentrācija labajā Dņepras krastē pie ietekas. Un tad visu pēc kārtas sākam ar pirmo
Pirmais ir tāds ļoti negaidīta lieta. Mēs redzam, ka Krievijas armija ir aizgājusi līdz Antonovskas tiltam. Un kas mums to pasaka? Mums to pasaka Ukrainas armijas dronu uzbrukumi Krievijas armijas karavīriem. Un te ir viens attēls no viena no video. Un te mēs redzam 1, 2, 3, 4 Krievijas armijas karavīrus, kuri tad diezgan mierīgi šeit pastaigājās. Un tad mēs redzam attiecīgi Ukrainas dronu uzbrukums un tad uzbrukums šiem karavīriem. Un šīs te mājas pēc ļoti vienkārši ir geolocēti, pēc to ļoti spilgtiem jumtiem, un tas patiešām atrodas šeit. Kas nozīmē, ka Krievijas armija ir aizgājusi līdz Dačām un visdrīzāk kontrolē Antoņivkas tiltu. Atceramies, tur Ukrainas armija ļoti ilgi jūras kājnieki turējās. Kāpēc tas ir izdarīts un ko Krievijas armija ar to grib panākt? Nemazākās jausmas. Tas ir ārkārtīgi bezjēdzīgs gājiens. Ja nu tikai Krievijas armija nav sadomājusi šeit veikt kaut ko lielāku nekā vienkārši pastaigu starp pamestajām mājām. Jo tas jau te mēs zinām, ka šis te kreisais krasts ir zemāks nekā labējais krasts. Un tad jebkāda Krievijas armijas vienību koncentrācija šeit ir nāvējoša, jo Ukraiņu artilērija un Ukraiņu droni viņus vienkārši noslaucīs nost. Kāpēc un ko viņi šeit grib panākt tādā veidā, ir maz saprotams. Interesanti ir viena teorija, kāpēc tiek apšaudīti Kizumīs, Veļiķienka, Jaņtarņa un Dņiprovski. Ir vienā no analītiskiem ziņojumiem parādījusi informācija, ka Krievijas puse varētu pārcelties pāri upei, veikt forsēšanas operāciju un tad ieņemt aptuveni šādu teritoriju un tad nostiprināties šeit. Un tādā pašā veidā, kā Ukraiņi pie Krinki tracinēja Krievijas armiju, tādā pašā veidā Krievijas armija plāno to darīt pret Ukrainas armiju. Šī teorija gan ir tāda, viņa ir ļoti tālējoša, jo pirms to darīt nepieciešams vispirms ieņemt 1, 2, 3, 4, 5 un tā tālāk salas, kuras visas ir zemākajā krastā, kuras visas apšaudīs Ukraiņu artilērija, un, protams, ka speciālie spēki tam arī pretdarbosies. Tāpēc, visdrīzāk forsēšanas operāciju mēs šeit neredzēsim, bet izskatās tā, ka Krievijas puse tomēr nolēmusi cīnīties par salām. Tad visdrīzāk šīs te kaujas par šīm te salām mēs tuvākajā laikā arī redzēsim. Zaporožija virziens ir pārsteidzošais klusums Rabotine virzienā, standarta ziņojumi no Staromajorski un Uražaini bez jebkādām taktiskās situācijas izmaiņām un, kas jau laikam tomēr bija paredzēts, ir atnācis ziņojums par to, ka Paraskovivka ir ieņemta. Tas laikam nebija nevienam liels pārsteigums. Izskatās tā, ka Krievijas armija šeit neplāno apstāties, jo ir jau ziņojumi par to, ka viņi virzās uz priekšu uz šo te kārtējo vasarnīcu rajonu, kur tad arī vienlaicīgi ar Krievijas armijas uzbrukumu no dienvidiem apdraudēs Konstantīņivku. Tas ir aptuveni tas kaujas plāns, kādu mēs visdrīzāk jau redzējām, paredzējām. Ukrainas pusē, protams, ir jāsaprot. Primāri viņiem ir jādomā, vai viņiem ir nepieciešams noturēt šīs te pozīcijas šeit. Un tad viņiem noteikti jāaptur Krievijas armijas virzība nopabieda, un tad jāmēģina nostiprināties Konstantīņivkā, jo Konstantīņivka ir atslēga Vuglidarai. Ja Krieviem izdodas nopietni apdraudēt vai ieņemt Konstantīņivku, tad problēmas ir jau arī Vuglidaram. Tāpēc šeit tas Krievijas armijas uzbrukums ir skaidrs, kāpēc viņi to veic un kā viņi to veic. Tagad ir Ukraiņiem jāveic atbildes gājiens, jo pretējā gadījumā pēc kāda mēneša, 2 mēs varam nonākt pie tā, ka reāli jau ir apdraudēta Uglidara. Un tad, ja Konstantīņivka būs ieņemta, cīnīties par Uglidaru būs ļoti grūti. Centrs Pakrovskas virziens, ko mēs šeit redzam, attīstās ziemeļu uzbrukuma rajons. Mēs redzam kaujas centrā, kaujas Krasnogorivkā, un parādījās informācija par to, ka Krievija varētu
kaut kādu jaunu teritoriju ieņem pie Orgievkā, bet tur visi ziņojumi ir ļoti samudžināti un neprecīzi, tāpēc šeit mums paliek pelēkā zona. Ziemeļos mēs redzam, ka Krievijas armija beidza konsolidāciju un tagad atsāka jaunus uzbrukumus uz priekšu, un, kā es jau teicu, tad šeit visdrīzāk tas uzbrukuma virziens ir šāds, jo mērķis ir viennozīmīgi Kalinave. Kāpēc Krievijas puse uzbruks šeit? Tāpēc, ka Ukraiņiem šajā vietā ir spēcīgas un labas aizsardzības pozīcijas, kuras viņi šturmēt, protams, ka negrib. Šis te uzbrukums visdrīzāk nāks kopā ar tādu uzbrukumu apzīmēšanu centrā, un tad vēl vienu uzbrukumu šeit, pavirzoties uz priekšu pa ceļu, un tad apējot arī citas Ukrainas armijas pozīcijas, kuras šturmēt būtu ļoti grūti, un tad Krievijas armija visdrīzāk plāno uzbrukt Kaļiņivkai. Centrā mēs redzam uzbrukumu Novoprokofjivkai, divas virzības uz priekšu, šeit un šeit. Te ir izlīdzināta frontes līnija, un, diemžēl, Novoprokofjivka nopietni ir apdraudēta. Sokils, par Sokilu šodien nekādu jaunu ziņojumu nav, bet mēs zinām, ka Krievijas armija uzbruk gan no austrumiem, gan no ziemeļiem. Un te mēs nonācām pie Jasnabrodivkas un Maņķis virziena, un ko mēs šeit redzam? Šeit mēs redzam, šis te ir Ukrainas armijas prettanku raķete, visdrīzāk tas ir Javelin, un te mēs redzam Krievijas armijas tanku, redzat tās putekļi, ko sacēla tanks pārvietojoties pa teritoriju, un šī ir tā vieta, kur raķete ar tanku satiekās. Tad šeit mēs redzam, ka Ukrainas spēki cīnās, mēģina apturēt pretinieku, un tas uzbrukums notika aptuveni šeit, bet tas apstiprina to teritoriju, kuru šeit kontrolē Krievijas armija, un tad skaidrs, ka kaujas par Jasnabrodivku arī nav nekur aiz kalniem. Časivjar šeit nav nekādas attīstības, turpinās kaujas par kas tad mums ir Kaļiņivku, piedodiet. Par Kaļiņivku ir kaujas Časivjara rajonā, uz dienvidiem no Časivjaras, bet nekādas attīstības mums nav. Krievijas puse bombardē primāri Kaļiņivkas ziemeļus, un tad mēģina dabūt lielāku placdarmu pāri kalnam, pāri kanālam, piedodiet, tad Ukrainas puse attiecīgi traucē viņu virzību uz priekšu, un veids dronu uzbrukumus pamatā pa Krievijas armijas apgādiem ceļiem, kurie tad apgādā Krievijas priekšējās vienības, kas atradās Kaļiņivkā. Par kanālu rajonu šeit nav nekas jauns, bet izskatās tā, ka pēc kaujām mums varētu būt kaut kādi jaunumi par šo te rajonu, par šīm te daudzstāvu mājām, bet pagaidām tas ir tādā pelēkajā zonā, tāpēc kaut ko droši pateikt par šo rajonu šobrīd mēs nevaram. Sieverskas virziens, šeit ir vairāki jaunumi, Bilogorjevka paliek mīkla tāda, kāda bija. Citos virzienos Krievijas armija ir aktivizējusies. Es jau stāstīju par Razdolivku uzbrukumu, bija uzbrukums no kreisā flanga, tagad ir uzbrukums no labā flanga. Abās vietās mums ir parādījušās pelēkās zonas, bet pagaidām tās apstiprināt mēs nevaram. Uzbrukums Verkhnekamianski ļoti spēcīgs, un tiek ziņots par to, ka Krievijas armija aktivizējās frontes posmā Zalizņānski, Riehava, Vasiljivka. Tā tas ir vai nē, šobrīd apgalvot nevaru, jo apstiprinājuma šīm te virzībām nav, bet ziņojumi par tādu uzbrukumu ir. Tāpēc atstāsim to gaidām ar punktiņa bultām, un redzēsim, kā situācija mainīsies rīt. Razdolovka. Pie Razdolovkas situācija ir neskaidra, jo pagaidām tādu apstiprināto ziņojumu par virzību uz priekšu nav. Šis bija tas pirmais uzbrukums, kur tad Krievijas armija iespējams kaut kādu placdarmu ir ieguvusi. Un tad ir arī ziņa par otru, kur tad viņi gribēja ielenkt Razdolivku. Te gan ir ziņots par tādu lielāku teritorijas ieņemšanu, bet neviena ne otra šobrīd nav apstiprināta. Tāpēc pagaidām atstājam visu tā, kā ir. Virzamies tālāk. Pie Kupjanskas atsākās kaujas par Sinkivku. Šoreiz gan jāsaka, laikam tā ir vairāk Petropavlivka, jo Sinkivkā, es domāju, neviens vairāk līst negrib.
Ir frontes līnijas izmaiņas pie Ivaņivskie, pie Novosiļevskie, un ir arī jaunumi pie Andrievkas, kas, Andrievka, šī apdzīvotāja vietā ir 2 nosaukumi, Andrievka un Rozivka. Kad viņas tā lieto maisot vienreiz tādu, vienreiz otru, tad jebkurā gadījumā 1, 2, 3, 4 vietas, kur notiek smagas kaujas. Un tad situācija izmaiņa ir šeit. Šeit Krievijas armija izlīdzināja frontes līniju. Un tad izskatās tā, ka viņi tagad mēģinās virzīties uz priekšu līdz pat šitai te upei. Un tikai tad sāks, forsēs upi un tad štormēs Petropavļivku. Domāju, ka Siņķivka paliks neskarta un tad tur tad vienkārši jau iedodās ieņemt Krievijas armiju Petropavļivku, tad nav nepieciešams šturmēt Siņķivku. Redzēsim to tā. Pie Ivaņivkas ir 2 uzbrukumi, diemžēl abi 2 veiksmīgi. Vispirms neliela virzība uz priekšu un pēc tam ir lielāks uzbrukums, kurā tad Krievijas armija izdevās izlīdzināt frontes līniju šeit. Un tas viss izskatās kā sagatavošanas darbi uzbrukumam Stepjevana Vasioļivkai, un tad tur mēs, protams, redzēsim uzbrukumu no visām 3 pusēm. Paralēli ar šo Krievijas armija, protams, ka domās par šīm te Ukraiņu aizsardzības pozīcijām starp Tabaevku un Ketļerevku, bet šeit viņiem tik viegli neies, jo atceramies, ka Ukrainas armija diezgan grūtās kaujās atguva šīs pozīcijas, un tad viņi jau kādu laiku mēģināja tās nostiprināt. Ir Krievijas armija virzība uz priekšu pie Novosiļevki, bet šeit ir jāsaka tā, ka tas viņiem maksāja dārgi, jo te bija ļoti daudz un spēcīgi dronu vienību uzbrukumi, un ir pat tā, ka es jums nevaru parādīt video, jo YouTube to video bloķē, jo tas ir pārāk vārdarbīgs. Tas nozīmē, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Krievijas armija šeit ir lielāki zaudējumi nekā viņiem būtu kaujās par šādu te zemes plekīti kādā citā vietā. Jā, tagad nonācām līdz Harkivas virzienam. Šeit ir vairākas izmaiņas. Pirmā fronte Lipci virzienā ir apstājusies. Kaujas nav apstājušās, bet nekādas virzības uz priekšu vai kaut kādu nopietnu apdraudējumu no vienas puses un no otras puses mēs neredzam. Ir diezgan masīvas apšaudes, ir uzbrukumi, bet viss arvien vairāk un vairāk kļūst un izskatās kā statiskā darbība. Vovčanskā vēl joprojām viss ir ļoti aktīvs, bet arī tur nekādu izmaiņu šobrīd mēs neredzam. Un, ja agrāk mēs runājam par kaut kādu Ukrainas armijas palīga rezervju nākšanu uz šejieni, aptuveni kaut kādiem 20 000, tagad 20 000 pievienojas tāds ļoti liels un trekns plus. Tas nozīmē, ka spēku koncentrēšana šajā rajonā Ukrainas armija turpinās. Un tad vēlreiz par teritoriju, tātad šeit viss ir bez izmaiņām. Galvenās kaujas notiek šitien te par šo te augstieni, kuru lielāko daļu šobrīd kontrolē Ukrainas armija. Cerēsim, ka tas tā arī paliks. Vovčanskas virziena kopumā izmaiņu nav, un ja mēs paskatāmies pilsētu kā tādu, te arī ziņojumi par kaut kādām izmaiņām, ieņemtām vai zaudētām ielām, kvartāliem nav, bet kaujas iet ļoti sīvas, tā ir pilsētas kauja, vienmēr ļoti sarežģīta, ļoti koncentrēta, un tajā vienmēr ir ļoti grūti panākt kaut kādus pozitīvus rezultātus. Tagad apvienojam tos 300 000 Krievijas armijas un tad Ukrainas nākošās rezerves, un viņu šeit ir daudz, un tad virzās tās uz priekšu, un ir ļoti interesants komentārs, kas ir nācis no Krievijas puses, tāpēc tā, mazliet skeptiski uz to visu jāskatās, bet tomēr ir jāsaprot, ko Krievijas armija domā par darbību, lai mēs varētu saprast, kā tad mums vajadzētu rēģēt uz viņa darbībām. Un tad, tas, ko viņi saka, jūlijā NATO pulcēsies Vašingtonā, lai beidzot izlemtu, ko darīt ar Ukrainu. Un līdz šim Kieva mēģinās panākt lielu ofensīvu, lai parādītu rietumu uzraugiem nepieciešams saņemt Ukrainas uzaicinājumu uz aliansi. Un, kā viņi saka, ar lielu varbūtību, atceraties, bija tāds Krievija izsmēja Lielbritānijas spēcdienestu paziņojumu highly likely,
Highly likely tas ir ar lielu varbūtību, tagad viņi arī lieto šo terminoloģiju. Un viņi saka, ka ar lielu varbūtību šī operācija notiks Harkivas apgabalā. Pēc Krievijas atkal informācijas viņi uzskata, ka Ukrainas bruņotie spēki ir ņēmuši vērā visas pagājušā gada neveiksmes kļūdas un steigā no mobilizētiem un ielā notvertajiem cilvēkiem noatkaldējis. Arī katrā ziņojumā ir daļa no propagandas, tāpēc pieņemiet to mazliet ar tādu vēsu prātu. Un tad sapulcinātās jaunās brigādes nesīs panākumus Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Īsāk sakot, ko Krievijas armija domā, viņi domā, ka Ukraina koncentrēs šeit lielākus spēkus. Jā, piedodiet, šeit ir tāds liels pluss. Mēs zinām, ka te jau 38 tūkstoši ir pēc ziņojumiem. Nāk vēl klāt, un tad Krievija uzskata, ka šeit būs tas lielais Ukrainas armijas uzbrukums, lai parādītu NATO, ka Ukraina vēl joprojām spēj cīnīties, un viņu to vēl joprojām ir jāatbalsta. Attiecīgi, tas nozīmē, ka Krievijas armijas uzbrukums, ja tā 300 tūkstoši armija arī eksistē, uzbrukums tiek aizkavēts, jo veikt aizsardzības kaujas ir daudz vienkāršāk nekā veikt uzbrukuma kaujas. Un tad tas, ko Krievijas puse šeit gribētu izdarīt, ja mēs ticam visai šeit informācijai, ir tā būtiski novājināt Ukrainas spēkus viņu uzbrukumā Krievijas vienībām un iztērēt visas Ukrainas armijas strateģiskās rezerves. Un kad tas būs izdarīts, tad viņi plāno uzsākt savu operāciju. Bet tāds viss mums atgriežas pie tā paša jautājuma, kur ir tie 300 tūkstoši, kur ir šie ešeloni, vai tie kaut kur mums tiek koncentrēti. Uz šo jautājumu, protams, šobrīd atbildēt mēs nevaram, bet skatīsimies, kā attīstīsies situācija, kas notiks pie Harkivas, kas notiks Daņetskas virzienā, jo šie ir tie divi karstākie virzieni šobrīd, un galvenās operācijas, galvenās kaujas notiek tieši tur. Un kā parasti par to, kas notika šodien, pastāstīšu jums rīt vakarā, bet šodienai tas man ir viss. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam. Jā, un vēl viena lieta noslēgumā. Visiem liels paldies par apsveikumiem vārda dienā. Bija ļoti patīkami saņemt tik daudz apsveikumus no jums visiem. Vēlreiz liels paldies!